sākam tagad stumdīt pigmentu pa lūpām. Kas mums būs vajadzīgs? References attēls, kas nav nekas cits, vienkārši kā attēls, pēc kura vadīties. Šo te es uzzīmēju, vadoties no šī te. Un jūs varat vai nu izprintēt, vai arī vienkārši uz ekrāna atstāt, lai varētu sekot līdzi, kāda izskatās mute, kuru jūs zīmējat. Un vēl vajadzēs, vislabāk ir Stabilo All. Diemžēl šodien secināju, ka es šo te esmu melno krāsu kaut kur pazaudējusi pa ceļam, un man nāksies izlīdzināties ar kaut ko mazāk melnu. Es lietošu arī šo, bet ir vajadzīgs, ja arī grafīti jūs izmantojat, šie te ir grafīti, abi divi. Ja jūs izmantojat grafīti zīmuļus, tad šie ir ūdenī šķīstošie. Re, kur rakstīts virsū ir. Vajadzēs tātad ūdens krāsas papīru. Lūdzu, nedariet uz parastiem papīriem, bet jo labāks kvalitātes akreļu papīru jūs varat dabūt, jo labāk. Vienkārši, lai iztur, jo mēs ļoti daudz uz visām pusēm stumdīsim, grūstīsim šo te melno pigmentu, lai nesanāktu caurums parastajā zīmēšanas papīrā. Un tad vajadzēs dažādi izmēra otiņas. Un pēc tam pa virsu, lai mēs dabūtu šīs te un apkārt baltās līnijas tur. Un šeit virsot tos atspulgus mums vajadzēs kaut ko no šiem te, vai no baltais Stabilo vai kāds cits, bet ne parastais baltais zīmuls, bet tāds, kurš raksta ļoti labi visur, kur virsū. Vienkārši, kas atstāja tādas labas līnijas, redzamas baltas. Vai arī tas ir Posca-Pen balto. Šīs tā lūpas, ko mēs darām, šī visa sērija ir jaukto materiālu tehnikā, un, protams, jūs varat mēģināt arī ar ēnošanu, ļoti līdzīgi tas viss notiek, bet tā kā mēs taisam tieši jaukto materiālu tehnikā, tad šeit viss notiek ar to, ka mēs lūdinām, ja, tā kā mācīsimies šādā veidā. Un jau pašā sākumā gribu pateikt, ka lūpas zīmēt ir ļoti interesanti, aizraujoši, kaifīgi un pie tam vienkārši. Tas, kā jūs iemācīsieties zīmēt, jūs vienkārši katru dienu turpināsiet zīmēt, jo es parādīšu, kā varbūt iespējams, ka jūs agrāk zīmējāt, vai es kā zīmēju, kad mēs kaut kā tā zīmējām, ja? Tas ir tas veids, kā mēs domājam, kā ir jāzīmē lūpas, un tad izkrāsojām un tā. Bet tas ir tas veids, ko mēs atstāsim pagātnē, jo tagad jūs mācēsiet šādu veidu lūpas zīmēt. Un tas patiešām ir vienkārši un kaifīgi. Labi, ņemu tagad papīru un sākam. Lai uzzīmētu lūpas, mums patiešām ir vajadzīgas 3 lietas ievērot. Un ierakstiet, lai jums arī ir pie rokas. Pirmais ir lūpu forma, otrs ir krāsu vērtības. Atcerieties to vērtību skalu, jo te ir tie highlighti, kas ir gaišie laukumi. Tad ir tā saucamie vidustoņi, un tad ir melnās vietas. Un melnās vietas parasti ir šeit, tā kā tā ēna, kas krīt no augšējās lūpas. Un trešais ir sīkumi. Sīkumi ir detaļas, un tās detaļas ir šīs te, ja? Lūpu lielums un forma, un ļoti daudz lietas katrām lūpām atšķiras, bet princips ir viens un tas pats. Ir dažādi veidi, kā cilvēki zīmē lūpas, un viens no veidiem ir, ka vispirms uzzīmējam 2 punktiņus no lūpu kaktiņu uz lūpu kaktiņu, un lūpu kaktiņu uzzīmē līniju, un tā kā šie te ir ūdenī šķīstošie, tad ļoti interesanti, ka visas palīga līnijas viņas tiks izšķīdināts ar rotiņu. Tur nevajadzēs neko dzēst, bet ja jūs zīmēt vienkārši parasto zīmolu, parasto grafīta zīmolu, tad šīs palīga līnijas vajadzēs padzēst. Pēc tam perpendikulāri līniju vidū. Un to var darīt uz acu mēra, bet es labāk, lai man nebūtu neprecīzi, es uztaisīšu šādi. Bet var arī tāpat vienkārši ar roku uz acu mēra. Tas nav tik ļoti būtiski. Es tikai negribu kļūdīties demonstrējumā. Un tagad mums noderētu iepazīties ar lūpu anatomiju. Un es, kā jūs redzat šeit ekrānā, esmu ielikusi angliski.
Apskatieties attēlā lūpu anatomiju, un šī vieta ir Cupid's-bow, saucās augšpusītē. Šī vieta. Un šī vieta šeit ir vistumšākā, jo tur, paskatieties, es ieliku arī ekrānā šos te rullīšus, kā iedomājieties, ka tās ir 2 cilindri. Un mēs jau, protams, ēnot, mēs ēnojām lodi, un lodi ēnot apmēram tas pats princips, kas cilindri, jā. Tā kā jāzina, no kurienes gaisma krīt. Un tātad šī te apakšējais cilindrs ir tumšāks, jo tāpēc, ka šis te kā gaisma krīt, jā. Tas pats princips attiecās arī uz lūpām. Sāksim zīmēt, tad viss notiks. Es gribu tādas biezākas lūpas šī gadījumā. Viņas angliski saucās whimsical. Tas ir tā kā nevis reālas lūpas, bet tādas tā kā, kad zīmē uz lellēm un tādas bišķiņ nereālas varbūt, savādākas, atšķirīgas. Un tad, kad šo te Cupid's-bow atrod, kurā vietā, tad ievelk iekšā aplīti un šādus pašus, tieši tādu pašu izmēru aplīšus uzzīmē šeit apakšā. Tas ir vienkārši vadlīnijas, lai mēs varētu vieglāk uzzīmēt lūpas, lai mēs labāk saprastu, kurā vietā ēnot un kā gaisma krīt. Apmēram pēc šī te principa ir jāvadās. Un pēc tam mēs velkam uz to lūpu kaktiņu līnijas. Un šeit arī apakšā mēs apmēram nosakām, cik tālu būs apakšlūpa, un velkam līnijas uz lūpu kaktiņu. Diezgan grūti zīmēt tā pa gabalu. Un tagad šī te viduslīnija. Kā jūs redzat, lūpai ir augšlūpa, tā nāk uz leju, un tad aiziet šeit tās lūpas daļas. Un tad izskatās šeit viņš iet uz leju, te ir uz augšu, un tad atkal uz leju. Un tad tāda vilnīša viļņiem tā aiziet. Un tagad var apvilkt vairāk kontūriņas, ņemot vērā to, ka mēs pludināsim tūlīt. Vispirms iegūstam tādu formu, kā mums patīk. Un tad iesākam pavisam nedaudz ēnot, bet atceramies, ka tagad mēs ar ūdeni, kad pludināsim, tad mēs iegūsim tādu kā, tas saucās vidustonis, tas 50%-īgais pelēkais. Viņš nav īsti, tas vairs nav balts, tas nav tumšs, tādu vidēji pelēku radīsim, un pēc tam nožāvēsim, un tad atkal vēl vienreiz iesim pa virsu, ēnojot, kur ir jābūt tumšam, lai ir tumšs, un kur gaišam, tur gaišs. Tādā veidā procesā mēs to apstrādāsim. Un to mēs darīsim. Es nedaudz iekrāsošu tumšāku šeit, jo no šejienes uz leju mēs vilksim to pigmentu. Dabūtu tās lūpas līnijas. Šīs te lūpas līnijas, viņas ir tādas ovālas. Iedomājieties, tā kā šeit ir tas ovālums, ja? Tas ovālums tādā veidā iet. Bet mēs no lūpas apakšas uz augšu to tā vilksim šādā veidā. Tā ir viss noslēpums, ka lūpas izskatās skaistas un dabiskas, ja šādā veidā velk to pigmentu uz augšu. Iedomājieties, ka te ir tā kā bumba, tas pats arī šeit apakšā ir. Bet pirmajā tajā daļā to mēs vēl nedarīsim, tagad es izplūdināšu.
Tagad nošāvējam. Es pamēģināšu, cik šis ir melns. Viņš rada kaut kādus. Šādas lūpas var uzzīmēt 5 minūtēs. Ļoti ātri. Izskatās ļoti sarežģīti, bet var ļoti ātri. Pēc tam tikai tā ķēpāšanās ir, cik nu ilgi mums pašām gribās. Bet šādas skaistas lūpas mēs varam zīmēt pēc tam savos visādos portretos, iekšējā kritiķu portretos un identitātes portretos un vēl daudzos citos portretos, kurus mēs zīmēsim. Un tagad arī nedaudz no šejienes, kamēr man šūs tās lūpas apkrāsojam apkārt, pavelkam tā kā te, kur izdzēšās tās līnijas, un te arī no augšas. Ja es nozādēšu ar šāvējumu. Kā jau es teicu, izmantojam ūdenī šķīstošus šos te materiālus zīmēšanai. Bet pēc tam, kad mēs vēl balto piekrāsosim, tas var būt poskapēna un kas cits vēl. Principā jau mums ir uzzīmēts. Tas, ko es tagad daru, vienkārši kaitīgi pavadu laiku, ķēpājoties. Principā jau doma ir skaidra un lūpas jau ir uzzīmētas. Un ja jūs mākat šo, ja es māku šo, ja mēs mākam šo, pēc tam ar citu krāsu uzzīmēt rozā vai sarkans lūpas vairs nav problēmas. Visos mūsu portretos mākslas darbiņos būs ļoti skaistas, superīgas lūpas kopš šīs dienas uz priekšu. Un šeit iet tātad no augšas, no šejienes, atcerieties ovālā veidā, mums jārada ir telpisko efektu. Tā kā iedomājieties, ka šeit ir tie apli. Apļu veidā. Un tagad es tumšāku un to viņu pašķaidīšu un pēc tam ar gaišojušu pa virsmu balto prizaksu. Tādā līkumainā veidā valkam līkumu. Nevis taisni, ne tādu. Tādu ne. Bet ar līkumiem, lai ir tāds 3D efekts. Tad es pašķaidīšos, bet tā ļoti uzmanīgi tagad vienkārši valkot līnijas šajā reizē. Un nepazūd tas efekts jau, ko mēs esam radījuši.
dabūt nost to līniju, lai neizskatās, ka tā kontūras zīmols ļoti spēcīgs. Būtu uzkrāsots. Visu darām šādā te tehnikā, ja? Pastiprināt, kurš spīd gaismu. Un arī gaisma spīd šeit, gar pašu lūpu. Tikai šis laikam nezīmēs šīm krāsām visu. Kā jūs teicu, šeit var vēl bezgalīgi ilgi ķēpāties, tik cik ilgi gribas un patīk. Kaut arī, principā, jau darbs ir izdarīts 5 minūtēs burtiski. Es vienkārši tagad zīmēju un ķēpājos un eksperimentēju. Tas ir arī iemesls, kāpēc teicu no sākuma izvēlēties neko plānāku par akvareļu papīru, jo citādāk ap šo laiku papīrs jau būtu izšķītis. Un tā, lai mums labāk sanāktu, vienkārši izvēlēties dažādas lūpas. Tikai pirms pārveidojiet uz melnbalto, lai jūs varētu labāk izprast kontūru un visu pārējo, kas ir jāsaprot. Un šeit es paspēlējos nedaudz ar poskapeni, gan melno, gan balto, šīs līnijas. Un tad tās līnijas arī nedaudz pēc tam papludināju, lai neizceļas tik ļoti tādas melnas. Un arī interesanti sanāca. Es tā izskatā padarbojos, domāju, kas tur sanāks. Krāsaini tārpi, puķis un lūpas. Tas, kas mums patīk visvairāk. Vai arī šis variants.